savā starpā ir veicies, tad rezultāts ir 14-3. Bet, protams, interesanti arī, ka RFS Kasaleži izcēlusies ar RFS un Daugavpili. Tīri tāpēc, ka Daugavpils lielā mērā ir atkarīgi no RFS. Būs redzēt, kā tad arī spēlētāji, kas varbūt negaidītāki tikuši sastāvā šodien, tiks galā viņa izmaiņu dēļ. Un arī spēlētāji, kas nav tik daudz spēlējuši, šeit redzam, Surstens Kasaleži bīstams RFS ierocis ar bumbu Morstāla. Viens no arī droši vien labākiem spēlētājiem šo zonu. Un redzam, bīstami, un rezultāts jau ir 1-0. Otrajā minūtē Jānis Ikaunieks ir tas, kurš gūst vārtus ar galvu pēc Morstālas piespēles. Nu, nezinu, diemžēl vai par laimi. RFS klubam un faniem noteikti par laimi. Varbūt neitrām skatītājiem un Daugavpilī, diemžēl. Tik ātri jau gūti vārti, kas arī iezīmē, cik iespējams grūta un sāpīga spēle sagaidām Daugavpils komandai. Spēlētāji, par kur arī, teiksim, tādā pagājušā gadā, kad RFS bija šī maģiskā sezona, uzvara virslīga, uzvara kausā, ļoti veiksmīga Eirokausa sezona. Un šeit bīstami sitiens un Saveļevs lieliski spēlē vārtos. Labi pie bumbas tika Morstāla matiem šo afro frizūru, godīgi sakot, iesildoties. Neatpazina, ka šis spēlētāji nedaudz atgādināja. Šeit bīstam vēlreiz. Šina, tāda nepiedodama pat kļūda, un šeit iespēle. Tolu varēja izskaties pret viens, bet Murakami veiksmīgi arī aizsardzībā, bet turpinas otrais temps. Cedriks Kuadijo, piespēle sitiens, bet šķiet te vajadzētu būt. Šķita, kā atbūtā aizmugurēji. Tiesnesis nav pacēlis karodziņu. Līdz ar to vārti gūti. Darko Lemaiņš un rezultāts 2-0. Skaisti nospēlē šo pretuzbrukumu RFS komanda. Daugavpili iespēja pretuzbrukumam. Noskatīsimies, vai tas sanāks. Fofanā mēģina atrast Murakami Lizunovu. Tiek beigās pie bumbas. Valērijas Lizunovs, redzam, gaidīja kādu sodu laukumā, sagaidīja un ar lieliski piespēli atrada Kopilovu. Un jau otrā lieliskā iespēja Daugavpils komandai gūt piespēļu skaitu, bet jā, arī gandrīz puse no viņa rezultatīvajiem piespēlēm tieši pret Daugavpilu savāktas. Un arī Ikauniekam gan prāva statistika, gan vārtos, gan piespēlē. Šeit tālas, bīstams sitiens un Viljams pašaizliedzīgi bloķēja, bet beigās. Un sitiens 3-0. Un tas ir neviens cits kā vēlreiz Jānis Ikaunieks ar galvu. Un no stūra sitienu. Kā gan citādāk. 3-0 RFS kārtībā reiz parāda savu meistarību no stūra sitieniem. Šoreiz Petrs Marešs izceļas rezultīvu piespēli. Savēļevs šoreiz bez izspēles raidīs vienu bumbu uz priekšu. Laika arī vairs šajā pirmajā puslaikā nav. Un redzam, tiesnesis arī svilpi. Un signalizē par pirmā puslaika noslēgumu. Rezultāts 3-0 RFS. Un tāpat Cedriku Kuadijo vietā viņa tautietis Ismails Diomandē, kamēr Daugavpils sastāvā. Redzam vēlreiz Vasīrija Viljams. Bīstami. Marešs malā meklē Talla. Morstāla gar vārtiem. Vēl tomēr ne. Apmāna, atdod. Ko Diomandē vadās? Iet, sit. Un tomēr bloķē sitienu un Saveļevs. Grobiņa arī komanda, kas šo sezonu droši vien lielākie neveiksmes Putni kopā ar Raudu, jeb spēlē būtībā tā. Un šeit redzam vēl vienu iespēju centrējums sitiens, un šeit Saveļevs lieliski pārvietojas un notver bumbu. Tad varbūt Mārtiņš Ķigurs, kurš gan šķiet paliks ārpus sodlaukums atlikušo bumbu. Arī Mārtiņš Ķigurs nesen guva vārds ar galvu. Un centrējums. Tur Lipuščeks gar vārtiem. Un Oguns tā teikt nodzēsts. Šeit NG labi saspēlēs ar Ikaunieka. NG atrod Filipoviču, kurš nodas uzbrukuma kreisā malā. Skaisti atrod Darko Lemaiču, kurš vēl skaistāk sit triec bumbu vārtos, pat nedāšos teikt. Jā, skaisti arī, bet viņus grib praktizēt, iespēlēt. Ja šis ir klubs, kur viņi... Un kas par sitienu, kas par vārtu guvumu! Un tomēr kārtējo reizi Daugavpils neatstāja RFS sausā. Un te 4-1. Tāds mazais mērķis, ko es jau minēju, kas varbūt ir labs sasniegums un apsveicams šajā sezonā. Kirils Bujanovs, spēlētājs, kas līdz šim bija nospēlējis, ja nevēlas 27 minūtes. Saskaitīja. 2 spēles pret RFS gūst
Nu, man jādomā, kā tik nav sezonas skaistākie vārti. Nu, cepuri nost, piecelšos pats kājās, bet tomēr tiek atbruņots. Jā, tiks izlemts, kas tad šo sezonu izcīnīs Latvijas čempionu titulu. To tiešām tīko mūsu divi Rīgas grandi. Un šeit nopelna 11 metru sodu sitienu no pašā spēles beigās RFS, un šeit Jānim Ikauniekam būs iespēja izcīnīt savu hat-triku. Šodien šaubos, ka viņš dos kādam citam to izpildīt. Lai gan uzvarētā spēlē varētu iet iespēju viņam gūt savus atgriešanās vārtus, atgūt pārliecību, un to viņš arī izdara. 5-1. Izsmēls Diamantē realizēja 11 metru sodu sitienu. Pēc tiešām jauka arī komandas biedra Jāņa Ikaunieka žesta, atdodot bumbu, noliedzot savu hat-triku, un pat nekādu kompensācijas laiku diži. Tiesnesis nedod silu par spēles beigām, un tas arī līdz ar to viss ar skaisto gaismu šovu. Noslēdz šī spēle RFS 5, Daugavpils 1. Apsveicam ar uzvaru!